Pastāst, ko tas nopirkusi? Pagri neaiztiet ar rokām, tāpēc ir cimds. Tas ir ļoti smirdīgs auglis, durians. Tāpēc dod līdzi cimdus, lai tu viņam nepieskartos un tev visu pēc tam nesmirdētu. Man prasīja, kādu es gribu, vai es gribu saldu vai negribu saldu. Protams, ka es gribu saldu. Viņš teica, ka šis būs salds durians. Mēs viņu tagad pagaršosim. Es nevaru iedomāties, kā viņš garāk garšo. Man jausmas. Vēl abus cimdus. Viesnīcā mums var uzlikt sodu, ja sajutīs, ka mēs esam ēduši durienu istabiņā. Par to, ka smird vienu, tad durienu var uzlikt sodu. Kad sabrāl? Nu, zini, tās Oļega Kikijas apūšās zivis smirdēja daudz vairāk nekā šis. Tās zivis smirdēja tā, ka 3 mājas tālāk tā justu. Šitam tā nav. Man laikam nepatīk tā tekstūra. Dod var Rāfam pagaršot. Rāf, pagaršosi? Nē. Skaties, tur varu dabūt. Skaties, tur. Vietējie viņi reāli arī pērk. Nē, sapūšās zivis bija daudz trakākas. Šitam tu pagaidi, Rāli, pagaidi. Šitam vienkārši ir tāds... Tur arī izskanot pagaršot to. Bet tas nav ne tuvu tas, kas tās sapūšās zivis no Somijas. Ne tuvu. Bet viņiem ir tāda tekstūra. Viņš ir tā kā... Ļura. Iekšā tāda pļura, jā. Un tad mutē paliek tāda smaka. Tāda ļoti smaga smaka. Viņš pa vidu paliek garšīgāks. Es nemēģinātu vairāk, es pamēģināju. Kas viņam vidū ir? Kaut kāds kauliņš? Skaties. Sēkliņa. Kaut kāda sēkla priekšā brūna. Kāds viņš arī ir? Tas ir vēl. Tu arī gribi? Tu arī gribi? Skaties. Jā, jāra. Saldējumi. Es nevarētu teikt, ka viņš ir negaršīgs. Viņš vienkārši tā smaka paliek mutē. Kāds nūdeles. Tur ir kaut kāds. Vēl ko smaku.